Labdien! Mani sauc Māra Ozola un esmu Murjāņu sporta skolas, ģimnāzijas skolotāja. Pašlaik mācu latviešu valodu un literatūru vidusskolas klasēs. Esmu strādājis arī citās klasēs mūža garumā, un pieredze man ir diezgan pamatīga. Sākot no 2. līdz pat 12. klasei, esmu arī mācījusi daudz individuāli, gan latviešiem, pieaugušiem un bērniem, gan arī iebraukušiem ārzemniekiem, pieaugušajiem latviešu valodu un literatūru. Taču ikdienā esmu arī sabiedrības cilvēks, dzirdu, kā runā jaunieši, kā runā mani pašas bērni, un tāpēc jūtu, ka reizēm šajā jomā vajadzētu koriģēt. Savā laikā esmu nodarbojusies ar latviešu valodas pētījumiem, iegūstu doktora grādu sociolingvistikā, un tieši valodu saskare bija mana darba, varētu teikt, būtiskākais punkts. Tāpēc arī šodien, kad valodu, ne jau vairs tikai vienas krievu valodas, bet dažādu valodu ietekme uz mūsējo ir tik ļoti jūtama, es varu tā drusciņ no malas, drusciņ bez emocijām novērtēt, kāda tad ir mūsu bērnu un jauniešu valoda, ko varētu darīt tās labāk, ko vajadzētu un ko varbūt nemaz nevajadzētu darīt. Skolā esmu nostrādājusi daudzus gadus. Esmu novērojusi, kā valoda skolēnu mutē mainās, kā nāk jauni vārdi, kā aiziet vecie, un bieži vien šī maiņa netuvu nav tāda, kādai tai vajadzētu būt. Šeit man jābrīdina, ja cilvēki ir ļoti jutīgi pret rupju, nepieklājīgu, reizēm pat ļoti rupju vārdu izmantošanu un nespēj tos klausīties, lai, varbūt nemaz šo lekciju neklausās. Taču man tie ir jārunā, jo es esmu tāpat kā ārsts, tikai es ārstēju valodu. Un ja mēs iedomāsimies, ka esam aizgājuši pie ārsta ar kādu slimību, teiksim, sāpīgu alvoni, tādā ļoti nepieklājīgā vietā, un ja ārsts mums saka, foi, es jūs nevaru pieņemt, atnāciet ar to pašu alvoni citā vietā, tad es jūs ārstēšu. Protams, ka tādu ārstu mēs ne acīm nevarētu gribēt. Tāpat arī es, mierīgi kā zinātnieks, varu lietot šos vārdus vajadzības gadījumā un varu pamācīt arī, ko darīt citiem.